ap 50 gadiem, kad notiek stiklaveida ķermeņa mugurējās membrānas atslāņošanās. Nebieži, bet ir iespējams, ka veidojās kāds tīklens plīsums tīklens perifērijā, un kas draud ar to, ka var izveidoties tīklens atslāņošanās. Tāpēc, ja ir šādas sūdzības kā zibeņošana vai parādījušies pēkšņi ļoti daudzi sīki peldoši punktiņi acs priekšā, miglaina redze, tad ir arī uzreiz jādodās vai nu uz acu traumu punktu, vai uzreiz jāpierakstās pie acu ārsta, lai kārtīgi saplišanot zīlītes varētu apskatīt tīklenes perifēriju un konstatēt, vai nav kādas problēmas ar tīkleni. Jo laicīgi atklājot, piemēram, kādu tīklenes plīsumu, mēs varam to jau ambulatoriju apstrādāt ar lāzeri un mēs varētu izvairīties no operācijas. Bet, ja tad mēs to nedaram laicīgi, tad tas var izraisīt tīklenes atslāņošanos, kas jau ir ļoti, ļoti nopietna acu saslimšana, kas arī draud ar akluma iestāšanos, un laicīgi to neārstējot, tad var veidoties ļoti daudz dažādas komplikācijas, un tur jau ir nepieciešama tātad diezgan nopietna, gara operācija, lai tātad šo tīkleni atliktu atpakaļ vietā.